Ātruma cilts personība. Viens no Latvijas metālmākslas pīlāriem ir Juris Gagains, kurš paralēli savai radošajai darbībai nodod zināšanas arī jaunajai paaudzei Latvijas Mākslas akadēmijā. Otra Juras sirdslieta bez metāla apstrādes un rotkaļeroda ir vēsture un tehnika. Būdams pēckara bērns, Juris ātri vien iepazinās ar atstāto kara militāro tehniku. Viņa uzmanību pievērs ļoti īpašs armijas transports, kura izveide ievies būtiskas izmaiņas autoindustrijā. Tas ir labi zināmais amerikāņu Willī MB, tautā saukts par Willīti. Būdams perfekcionists darbā un sadzīvē, pret abiem savā īpašumā esošajiem Willīšiem Juris izturs ar neviltotu rūpību un cieņu. Jo man interesē arī viņu vēsture, man interesē arī viņu tehniskā tāda, visa tā, teiksim, iespēja, kā viņus var šodien uzturēt labā eksploatācijas tādā kārtībā. Vai ne? Es faktiski ar Willīšiem nodarbojos visu mūžu, bet man interesē ne tikai tā mīlestība, ka tas ir, es uzskatu, otrā pasaules kara viens no dizaina stūrakmeņiem, ja? Viss ir savā vietā. Tas nav tā kā bardakā, ja? Tā kā Krievi tur GAZ-67 vai ZIS-5, ja? Viss mētājās kravas kastē, jeb šoferim pie kājām, ja? Šitai ugunsdzēsuma aparātam ir sava vieta, kurbulim ir sava vieta, pumpim ir sava vieta. Kvēlā mīlestība pret senajiem spēkratiem Juri pamudināja kopā ar dombiedriem izveidot antīko automobīļu klubu. Viss tas sākās ar to, kad man, protams, visu laiku par šitām armijas mašīnām bija interesi, un es ļoti labi zināju visus, teiksim, gan viņu modifikācijas, gan siluetus, ja, tāda teorētiska hobija interesē, ja. Bet 1972. gadā Viktors Kulbergs, Juris Gagains, Elmārs Žvīguls, tad vēl bija tāda Aidimir. Mēs nobinājām pirmie 4, kā sacīt, entuziasti nodibinājām antīko automobiļu klubu, ja? Un ja tu esi reiz klubā, tad tev kādai tehnikai ir jābūt, ja? Man tā kā interese no sākuma bija arī par amerikāņu Willīšiem, vai ne? Un tāpēc man arī ir tik daudz tās, teiksim, gan tā laika, kara laika rezerves daļas, jo es sabraukāju gan visus vecos šoferus un virsnieks, kurus es dabūju, ja? Jo padomju laikā vēl ļoti daudz bija tie, kas bija kara laikā piedalījušies kā šoferi militārajās tajās, teiksim, uzdevumos, ja? Un viņi ārkārtīgi labi atsaucās par šīm amerikāņu mašīnām. Ļoti labi atsaucās. Ņemot vērā, ka Juris pārstāv radošo cunstu, tad uzdevām viņam visnotaļ eksistenciāli, bet reizē arī provokatīvu jautājumu. Vai auto var uzskatīt par mākslu? Auto izgudro inženieri. Un man liekas, ka inženiera profesija ir nemazāk radoša kā mākslinieka profesija. Pie kam mākslinieks, ja viņš ir, teiksim, ar tādām radošām izteiksmēm un dāvanām apveltīts, ja? Viņam vienmēr pastāv zinām brīvība. Inženierim ir jābūt tādā pašā laikā radošam, bet viņam vienmēr stāvēs blakus, teiksim, funkcionālie, tehnoloģiskie, vēl citi, teiksim, varbūt pat ekonomiskie vai finansiālie kaut kādi ierobežojumi, ja, kad tur to nevar un to var un to, ja. Mākslinieks tādā ziņā ir brīvāks, ja. Piekritīsiet, ka Willīts nav pats izskatīgākais auto. Pēc būtības viņam tādam arī nevajadzētu būt, jo izstrādāts kara vajadzībām ar skaidri noteiktām funkcijām. Tomēr Willīta ir kaut kas tāds, kas uzrunā. Man, piemēram, liekas, ka viņš no ārējās formas, viņam ir ļoti labas proporcijas, ja mēs runājam par tādu izteiksmu mākslā, ja. Viņš ir ļoti veiksmīgs otrā pasaules kara produkts, kurš ir, teiksim, reti ir tādi pasaulē tādi darinājumi, ja, no sabiedrības vai no inženieriem vai no kā, ja, kas patīk tik ilgus gadus. Es, piemēram, uzskatu, ka es esmu tāds līdzdalīgs vēstures saglabāšanā. Man tas ir svarīgi. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motormuzeju.